Mani sauc Miķels, man ir 30 gadi. Šis bija mans pirmais 4 izaicinājums. Nolēmu, ka ir pienācis īstais brīdis atbraukt. Jau pagājušajā gadā domāju, ka varētu, bet šogad beidzot izdevās izdarīt. Un, kad es braucu uz šejienes, es patiesībā braucu ar tādu diezgan lielu skepsi. Man šķiet, ka man ir diezgan liela nometņu pieredze, fizisku izaicinājumu pieredze. Un es arī vecākajiem brāļiem teicu, Džeki, izaiciniet man tā kārtīgi. Man likās, es atbraukšu, es visiem parādīšu, kā tas jādara. Aiziešu no sākuma līdz beigām un varbūt pat īsti nebūšu noguris. Pēc pirmās dienas sāku just, ka sāk parādīties sāpes kājā. Likās, ka nav nekas traks, gan jau pagulēs un viss būs kārtībā, pieradīs pie smagās somas. Nākamajā rītā pamodos, likās, ka ir drusku labāk, bet dienas laikā viss sāk kļūt tikai sliktāk. Un dienas beigās sapratu, ka visticamāk nākamajā dienā, ja nebūs drastiski uzlabojumi, tad man šis pārgājiens ļoti iespējams būs beidzies. Daudzos brīžos sāku lūgt Dievu, lai viņš dod dziedināšanu. Lūdzu arī citiem brāļiem, lai aizlūdz par mani. Komanda lūdza par mani, taču nākamajā rītā, kad es pamodos, ne tikai nebija labāk, bet bija arī daudz sliktāk vēl joprojām. Pat neuzliekot somas, jūtu sāpes kājā tā, ka es nevarēju nostāvēt, es nevarēju vairs paiet. Tajā brīdī es sapratu, ka es īstenībā ļoti dusmīgs. Es biju dusmīgs uz Dievu par to, ka viņš ļāva man atbraukt uz vietu, kur es tikai sev piedzīvoju fiziskas sāpes. Es sapratu, ka es nevarēšu pabeigt pārgājienu. Sapratu visas tās lietas, kuras es nevarēšu jau turpmākajā nedēļā darīt arī tad, kad es būšu aizbraucis mājās, ka es nevarēšu spēlēt futbolu. Lai kaut kādā ziņā rastu atbildes uz to, kāpēc tā ir noticis, es jau no pirmās dienas es biju sācis lasīt psalmus. Psalmos ir interesanti, ka ļoti daudz psalmu ir tādi divējādi, tādi duāli, jo tur ir gan lielas ciešanas, gan arī liels prieks. Un bieži vien psalms, kurš sākas ar izaicinājumiem, grūtībām, beigās mums vēst un atgādina par to, ka patiesībā Dievs ir pāri visam un viņam pieder viss, un es priecāšos Dievā. Un es mēģināju saprast, kā tās divas lietas vispār var salikt kopā, kā es varu savu situāciju, savas dusmas, savu izaicinājumu salikt kopā ar prieku. Tad kādā brīdī vienkārši vai tas bija sēžot mašīnā un lasot psalmus un domājot par to, vai gaidot meža vidū, tad, kad es biju aizvests ar mašīnu meža vidū un gaidīju, kad pārējie komandas locekļi atnāks, komandas biedri atnāks pie manis, tad Dievs man to pateica. Viņš pateica, ka patiesībā tu vari priecāties. Tu vari priecāties pirmkārt par to, ka tagad tev uz brīdi ir atņemta fiziskā veselība, bet tev gandrīz visu atlikušo tavu dzīvi tev viņa ir. Līdz šim tev viņa ir bijusi un visticamāk viņa tev arī atkal būs. Un es sapratu, ka es varu priecāties arī par to, ka tā vienīgā lieta, kas man šajā brīdī ir atņemta, ir mana spēja staigāt normāli. Man nav atņemta ģimene, man nav atņemti draugi, man nav atņemta cita veida labklājība. Un es sapratu arī otru lietu, par ko es varu priecāties. Es varu priecāties par to, ka tagad man ir daudz vieglāk just līdzi citiem. Jo tad, kad tev nesāp, kad tev nav grūti, tad tu īsti nespēj līdz galam iztēloties, kā tas varētu būt otram, kuram sāp, kuram ir grūti, kurš iet cauri izaicinājumiem. Vislielākais lūzuma punkts, kas pienāca un pārgājienā, bija, kad komandas biedri nesa mani. Es sapratu to, ka pirmkārt es negribu, lai tas notiek. Es negribu, lai man komandas biedri mani nes, jo viņiem tas nav jādara. Viņi nebūtu pelnījuši to darīt. Tieši tāpat kā Jānis Kristītājs teica, Jēzum, tev vajadzētu mani kristīt, nevis man tevi. Tāpat kā Pēters teica, Jēzum, tu man nemūžam kājas nemazgās. Esot komandas biedru mugurā, es sapratu to, ka tieši tādā veidā Jēzus man kalpo. Tieši tādā veidā Jēzus mazgā man kājas, viņš nes manu krustu. Un es tik ļoti pieredzi biju pie tā, ka es tik daudz varu darīt citiem, kā futbola komandas kapteinis vai kalpošanas vadītājs, ka man ir tik daudz uzticēts un daudz dots, ka es varu daudz darīt, bet es biju aizmirsis to, cik svarīgi ir ļaut Jēzum kalpot man. Jo, ja Jēzus man nekalpo, tad patiesībā Jēzus man nav vajadzīgs. Un tas bija ļoti nozīmīgs atgādinājums man. Ieguvums noteikti, tas bija kaut kas tāds, ko es jau zināju, bet diemžēl bija kaut kur atkal palaidis garām un aizmirsis. Un pāri visam šis 4 izaicinājums noteikti atgādināja man patiesības, kuras es ceru, ka es tik drīz atkal neaizmirsīšu. Tāpēc es domāju, ka ir pavisam noteikti vērtīgi piedalīties 4 izaicinājumā, lai sastaptos ar vidi, kurā tev tiek atņemts viss, pie kā tu esi pieredzis, viss, uz ko tu ikdienā varbūt paļaujies, lai piedzīvotu to, ka tad, kad tev nav nekā, tad patiesībā tu sāc saprast lietas, kas dzīvē ir ļoti svarīgas, uz kurām neviens patiesībā īsti nevar iztikt un kas vienkārši ir jāsaprot un jāizdzīvo.